Labdien, cienījamie skatītāji! Šoreiz vēlos parunāt ar jums par Google Analytics. Un mēs pietiekami bieži uzdodam jautājumu, vai jūsu Google Analytics konts ir pielāgots. Un tikpat bieži mēs dzirdam arī atbildi, jā, protams, pielāgots. Bet, kad mēs uzdodam dažus papildus jautājumus, tad mēs pietiekami ātri noskaidrojam, ka īstenībā Google Analytics nav pielāgots. Nu, tad šeit jautājums, ko nozīmē pielāgots un nepielāgots Google Analytics konts, un vai jums tas ir nepieciešams, vai vispār jums ir svarīgi pielāgot Google Analytics kontu, un ja jūs to izdarīsiet, tad kāds būs jūsu ieguvums? Sāksim no paša sākuma. Kā jūs varat saprast, vai jūsu Google Analytics konts ir pielāgots? Pa lielam bāzes pielāgošanu jūs jau varēsiet noskaidrot, vai jums ir tā bāzes pielāgošana vai nav, būtiski 20 sekundžu laika. Šeit es to nestāstīšu, krietni vienkāršāk to saprast no mūsu bloga rakstiem. Droši aplūkojiet šī video apakšā aprakstu, un tur būs links uz mūsu blogu. Tur jūs atradīsiet to jautājumu. Ķeramies klāt nākamajam jautājumam, vai jums ir nepieciešams pielāgot Google Analytics kontu, vai jums tas ir aktuāli? Nu, jāsaka atklāti, ka ne katram uzņēmumam ir aktuāls šis jautājums. Nu, pieņemsim Zemļibu nams vai Rīgas siltums, bet ir arī virkne citu uzņēmumu, kam varbūt nav tik saistoša pielāgošana, jautājums, kā noskaidrot. Un tam mēs uzdodam mūsu klientiem dažus jautājumus. Nu, pieņemsim, pirmie 3 jautājumi, ko mēs uzdodam, ir cik ir jūsu ikmēneša reklāmas budžets, cik daudz komunikāciju kanālu jūs izmantojat, pieņemsim Google reklāma, Facebook, Delfi, e-pasta izsūtīšana, tie visi ir kanāli. Un vai jūsu mājaslapā ir kaut kāda makrovērtīga darbība, pieņemsim pirkums, pieteikums, pieteikuma formas aizpildīšana un tā tālāk. Ja jūsu reklāmas budžets ir sākot no 400–500 eiro mēnesi un uz augšu, ja jūs izmantojat 2 un vairāk komunikāciju kanālus, un vēl jau vairāk, ja jūsu mājaslapa ir pieteikuma forma vai iespēja iegādāties produktu, es noteikti silti ieteiktu izvērtēt iespēju par Google Analytics konta pielāgošanu. Kāpēc jums tas ir nepieciešams? Tas ir tas galvenais jautājums, kāpēc jums nepieciešams pielāgot Google Analytics kontu un ko jūs no tā iegūsiet galu galā. Tad ir vairāki ieguvumi, kas jums būs, ko jūs varēsiet saņemt pēc pielāgošanas. Nu, pats pirmais, es minēšu tikai dažus, jo visam iespējām man vienkārši nepatiks laika. Pats pirmais ir, jūs sāksiet redzēt Analytics konta pieteikumus, pirkumus vai arī citas jums vērtīgas darbības. Nu, pieņemsim, jūs varēsiet noteikt, kurš kanāls cik daudz jums nes konversijas. Pieņemsim, no viena kanāla jūs varat saņemt 100 konversijas, no otra kanāla jūs varat saņemt 200 konversijas, no trešā tikai 10. Un tādā veidā jūs zināsiet, kuri jums ir tie visvērtīgākie kanāli, kuri nodrošina klientus. Nākamais, ko jūs varat redzēt, ir kanāla efektivitāte. Nu, pieņemsim, tas kanāls, kurš jums nodrošina 200 pieteikumus, nav obligāti, ka viņš ir visefektīvākais kanāls. Un tas jums ir jāzina, kad jūs plānojat budžetu un komunikāciju nākošajam periodam. Tikpat labi jūs varat noskaidrot pēc Google Analytics konta pielāgošanas, cik jums izmaksāja viena klienta piesaistīšana. Nu, pieņemsim, komunikācija viena kanāla, tad klienta piesaistīšana jums varētu izmaksāt 10 eiro, otrajā kanāla 20 eiro. Un šī ir zelta vērtīga informācija, kas ļaus jums atkal plānot reklāmas budžetu nākamajam periodiem. Jo galu priekš kam jums ieguldīt naudu kaut kādā kanālā, kurš jums vispār nedod nekādu vērtību, un tie klienti, kas jums nāk no tā kanāla, jums ir ļoti dārgi. Tad, pateicoties pielāgošanai, jūs varēsiet to noskaidrot un pieņemt pamatotākus lēmumus. Vēl viens variants vai vēl viena iespēja, ko jūs varēsiet izmantot, ir vērtēt komunikāciju katra atsevišķa kanāla ietvaros. Nu, pieņemsim, jūs varat ievietot Delfos
vai nu banneri un reklamu rakstu. Abus paralēli. Un tad, pateicoties pielāgotam analītikam, jūs varēsiet noskaidrot, kurš risinājums, reklamas veids jums strādā labāk, vai nu banneris, vai nu reklamas raksts. Tiesa gan jums ir jāietago vēl linki, jāveic linku marķēšana, bet tas ir jau nedaudz cits stāsts. Nākamais, pieņemsim, jūs vēlaties ne tikai vērtēt reklamas efektivitāti, bet arī izanalizēt, cik efektīvi strādā jūsu mājaslapa. Un tad, pateicoties pielāgotam Google Analytics kontam, jūs varēsiet noskaidrot, kā cilvēki uzvedas jūsu mājaslapu, kā viņi pārvietojas līdz paldies lapai vai līdz pirkumam. Viņi noteikti iet vienu vai otru ceļu līdz pirkumam. Un pateicoties Google Analytikam, jūs varēsiet saprast, vai šis ceļš jums ir efektīvs, vai gadījumā jūs kaut kur nezaudējat cilvēkus pa ceļam. Nu, to, ko jūs zaudēsiet, tas ir noteikti, bet jautājums, vai kāda no posmiem nav tas kritiskas masas, ka jau kaut kāda kritiska situācija un pārāk daudz cilvēkus jūs zaudējat tajā posmā. Tas jums ir jāzina obligāti. Nākamais, ko jūs varat, kādas iespējas jums būs pieejamas pēc pielāgošanas, ir, atklājot mēs runājam par mājaslapas pielāgošanu, par mājaslapas darbības efektivitātes vērtēšanu. Jūs varēsiet noskaidrot, kā cilvēki izmanto mājaslapas funkcionalitāti. Nu, pieņemsim, jūsu mājaslapa ir filtri, ir dažādi filtri, ir dažādas pogas, un tad jūs varēsiet noskaidrot, vai cilvēki izmanto filtrus. Ja izmanto, tad kādus filtrus? Un vai tie cilvēki, kas izmanto filtrus, iegādājas ar lielāku varbūtību salīdzinājumā ar tiem, kas neizmanto filtrus? Un tā ir tā zelta vērta informācija, kas atkal jums ļaus pieņemt pareizus lēmumus, kad jūs strādājat pie mājaslapas pilnveidošanas. Vēl viena iespēja, kas tagad nāk prāta, ir iekšējais meklētājs. Pieņemsim, jūsu mājaslapā ir iekšējais meklētājs, un jums ir svarīgi zināt, vai cilvēki izmanto iekšējo meklētāju un ko viņi tur meklē. Un iespējams jūs varēsiet atklāt un nonāksiet pie tā, ka cilvēki kaut ko meklē, kaut kādu produktu visbiežāk, un šis produkts jums ir atrodas ļoti dziļi mājaslapā. Un cilvēki varbūt ne tik vienkārši var nonākt līdz tā produkta, jo ja viņi meklē to produktu ļoti bieži, tas nozīmē, ka viņš ir populārs. Un tad iespējams jūs varat pieņemt lēmumu, pacelt to produktu nedaudz augstāk, iespējams pat uz galveno lapu. Nu, tas bija tas dažas iespējas, ko jūs varēsiet izmantot pēc tam, kad jūs pielāgosiet Google Analytics. Noteikti to iespēju ir krietni vairāk. Ja jums ir kādi jautājumi, jūs varat droši uzdot komentāros, ierakstīt jautājumu mūsu Facebook konta, mēs obligāti atbildēsim, vai jūs pat varat rakstīt man uz e-pastu privāti, es vienmēr mēģināšu atrast laiku un atbildēt. Lai jums veicas ar analīzi un pagaidām visu labu!